Labrīt, labrīt. Nav pasakaini, mazliet dūmakainā, agrā rīta. Jā, man te negāju mušmirēs. Mušmirīts pašas mani atrada, bet galvenais abās vietās, un kāds bija izrāvis ar visām saknītēm. Nu, varbūt tas nebija cilvēks, dažreiz jau, kā saka, suņi, zvēri. Arī to var izdarīt, bet, mīļie cilvēki ar saknītēm neko neraujam ārā, un es domāju, kā es atstāšu pantērniecīti būs gati, brokastīs gati. Nākšu mājās ar ēdienu. Jā, un te parastā sarkanā, tā man diezgan daudz jautājumu pēdējās dienas ir par mušmirēm un kādas, un kā fermentēt, un cik daudz vajag, un vai tā ir vispār mušmire. Tā kā jā, mīļie, par mušmirēm labāk ir pajautāt, ja nezināt, cik daudz, jo, neieteikt ar mušmiri jokoties. Jā. Tā kā tā, bet mans šis rīta stāsts ir mazliet savādāks. Mušmirītes nolikšu rasiņā. Cik daudz mēs ikdienā vispār esam klātesoši vispār savai dzīvē, cik daudz mēs redzam, bet nevēlamies saskatīt, cik daudz reizes mēs negribam ieskatīties. Tur, kur tieši vajag ieskatīties, tur, kur visvairāk sāp, tur ir parasti atslēga. Un ir jāskatās, kāpēc sāp. Un man bija gadījums pirms kāda pusgada stāsts par čiekuriņu. Un mēs ļoti daudz man māca, ļoti daudz palīdz. Tur nevis mazliet, bet tieši priekšā ir mans draudziņš, mans koks, par kuru man arī ir īpašs stāsts. Un jā, čiekurs, it kā čiekurs, kuru tu esi redzējis no bērnības, un ko tik neesi ar čiekuriņiem darījis. Un tad es vienu rītu jauku ieskatos viņā kārtīgāk. Un es ieraugu, tur taču ir acis. Čiekuriņam ir acis, tā ir trešā acis. Un es tajā pašā mirklī, protams, nāk šī atziņa, cik dažkārt cilvēki un mēs mēdzam būt akli un neredzam šīs tik acīm redzamās lietas, bet mums var paiet gadi tumsā, gadi miglā. Kā es saku, viens ir tas, ka mēs nevēlamies to redzēt. Bet dažkārt arī ir tā, ka pienāk īstais mirklis, un tu visu ieraugi ar citām acīm. Un man liekas, vismaz kāda man sajūta dažkārt ir, ka tas daudziem vajadzētu tādu trešo aci, lai beidzot saskatītu patiesību, jā, jo tad, kad kārtējo reizi tu saskaries ar tādu šo pasaules otru šķautni, jā, šo pilnīgo nevēlēšanos saskatīt patiesību, saskatīt prieku kaut kur, vienalga novērtēt šos mazos sīkumiņus. Jā, un tad gribās vai pielikt to čiekuru, pie trešās acis mosties, vīļo cilvēku mosties, jā. Bet, nevienu mēs nevaram, kā saka, piespies, un kā jau es minēju, visam ir savs laiks. Jā, visam ir savs laiks. Tieši tāpat kā man šogad bija lemts ieraudzīt, ka čiekuriņam ir trešā acteņa. Un tad, kad viņš man mājās ir zelta čiekuriņš, kuru man pasniedza Gatis arī, tas bija pavasaris, pēc tam jau laikam, kad es biju ieraudzījusi šo burvīgo čiekuriņu, un tad viņi nokrāsoja zelta krāsā. Un Gatis teica, lūdzu, tev puķīte, kura nenovītīs nekad, kura atvērsies. Jā, un tad šis čiekuriņš, protams, arī tāda veida bišķiņ lielāks atvērās. Un tad viņš man stāv uz manas svētās vietas pie svecītēm. Jā, tā kā novērtējam mazumiņus, redzam mazumiņus ikdienā, un
jums ir par ko pateikties. Jums ir par ko pateikties. Un katru dienu šī ir tā burvīgā dzīves spēle, kad ir ar laiku ir jāiemācās saskatīt burvību katrā dienā. Pat tad, ja tev kaut kas ir samisējies, varbūt galva stāv, varbūt sastrīdējāties ar bērnu vai ar vīru, vai ar mammu, vai vienkārši kādas lielas pārmaiņas. Jo tas, protams, tas dzīves karusels, kas ar mums notiek, nevienmēr mēs spējam par visu pasmainīt, un arī nav vajadzīgs būt muļķītim, ja, kuram visvienmēr ir labi. Mēs jau būsim gaismiņā, būsim baltās drēbēs, un mums viss būs kārtībā. Nē, tā arī nebūs, tā arī nevajag. Bet tā klusi pie sevis, kaut vai šodien, pasakaties par jebko, kas jums ir riņķī. Ja ir nomākts garastāvoklis, izejiet ārā, izejiet pie dabas. Man patiesībā arī bija šodien. Es visu vasaru gaidīju vasaru. Domāju, iešu ārā, jo bija diezgan daudz darāmā. Un pienāca vasara un bija vēl vairāk darāmā. Un tagad jau ir palicis vēsāks, un es domāju, man beidzot ir laiks iziet ārā, jā. Un arī par to paldies. Tā kā neviens cits jūsu vietā nepieņems lēmumu, neviens cits jūsu vietā neies svaigā gaisā un neko nedarīs jūsu vietā citi. Jā, var tikai uzlikt kaut kādus īslaicīgus plāksterus vai uztaisīt lielu ilūzijas burbuli, ka kaut kas mainās, jā, bet viss mīļie ir jādara. Viss mīļie ir jādara pašiem. Tā kā, jā, lai burvīga diena. Tas ir mans kociņš ar tām saknītēm jaukajām. Lūk, tas ir, sanāk man redzēt. Jā, tas augšējais. Tas ir mans draugs. Jā, tā kā tā mīļie. Iešu radīt brīnumus tālāk. Katru dienu mēs radām savu realitāti. Kontrolēt mēs neko nekontrolējam, bet mēs katru dienu izdaram izvēles par labu sev, par labu savai veselībai. Ja jūtam, ka esam ieslīguši mazliet kādā no grāvīšiem, jā, tad, kā es saku, neviens cits neizvilks tevi ārā, kā tikai tu pats. Tā kā tā, ceļamies, ejam, smaidam un novērtējam katru mīļu dienu.